Ar kādām problēmām saskarās Volkswagen kādi īpašnieks? Failu atsūtīja mums viens no sadarbības partneriem no Saldus, uzlabot karsta palaišanas. Sanāk tā, ka jau Volkswagen kādi īpašnieks braukāja pa servizem un ir nomainījies ļoti daudz detaļu, bet nekas nemainījies. Sanāk tā, ka mēs jau pārbaudījām programmatūru un konstatējām to, ka tur ir problēma failā. Tātad karsts viņš negribēja normāli palaisties. Pirmā, nav skaidrs, kāpēc vispār tāda veida bija veiktas izmaiņas failā. Šeit ir griezies moments, tajā vietā citi programmētāji paņēma minus 15% uz griezies momentu. Tālāk mēs ejam uz degvielu, degvielai viņi paņēma minus 8%, šeit augšā ir, tālāk mēs ejam, šeit ir turbīnas spiediens, tad atgādināšu, augšā ir tas fails, ar ko kādīgs braukāja, un lejā ir fails no oriģinālās mašinas. Es salieku vienkārši salīdzināšanai. Šitie ir turbīnas spiediens atkal minus 8%, un vislielākā problēma šeit ir karsta un augsta palaišanas kartes. Pirmā un otrā karte. Tad redzat, lejā ir zaļa līnija, aiziet minusa. Nav skaidrs, kāpēc iepriekšējais programmētājs nolaida abas kartes uz minusu. Šeit arī varat redzēt minusa, un līdz ar to mašina nevarēja normāli iedarbināties, un īpašnieks nomainīja ļoti daudz detaļas. Kamēr atbrauca pie mūsu no viena sadarbības partnera, nolasīja failu, atsūtīja man, es pārbaudīju programmatūru, atliku visu atpakaļ, un mašina šobrīd pielaidīsies un strādās perfekti. Tā kā, ja arī jums dažreiz ir kaut kādas problēmas un servizos, ja servizi skatāties, nevarat tikt galā ar mašinu, varētu būt viens no iemesliem, kad problēma ar programmatūru. Mēs to varam izanalizēt, iziet cauri, un ja ir nepieciešams, es varu viņu atlikt atpakaļ uz oriģinālu stoku, lai atrastu visas problēmas.